Tad es pastāstīšu par Prince2 pašu par sevi un arī par 7. versiju, ņemot vērā, ka auditorija ir ļoti dažāda. Kā jau Uldis minēja, man ir diezgan gara pieredze ar projektu vadību, parasti specializējas uz specifiskiem jomas projektiem, par ko arī mēdzu stāstīt studentiem attiecīgi kursu laikā. Par Prince2 iziešu cauri, kas vispār ir Prince2, kāda ir jaunuma tieši 7. versijā, kas tagad šogad ir stājusies spēkā, pieejama vēl ir arī iepriekšējā, kāda ir iegūme organizācijām un kāda ir iegūme metodas lietotājiem. Par Prince2 tulkojums viņam ir Project in Controlled Environments. Oriģināli tā metode ir Lielbritānijas valdības veidota metode kopš pat 70. gadiem. Līdz ar to tur ir ļoti daudz cilvēka resursu ieguldīti un arī, kas nepatīk pašiem Lielbritānijas iedzīvotājiem, naudas resursu ieguldīti valdības. Prince2 sevi pozicionē kā strukturēta metode projektu vadībai, kas ir elastīga, adaptējama un pielāgojama. Metode, kuru var izmantot arī zināmā mērā vietām pat kā pavārgrāmatu. Būtībā to var piemērot jebkuram projektam, neatkarīgi no mērķa, mēroga, veida, organizācijas, geogrāfijas vai kultūras. Jāņem vērā, protams, projekta izmērs. Nevajadzētu mēģināt ļoti lielu šādu mašinēriju priekš ļoti mazņiem projektiem, izmantot piegāde pasūtītājiem, vai arī milzīgiem, jāskatās, kā to kombinēt kopā ar citām metodēm. Kā jau minēju, metode nāk no Lielbritānijas, no turienes arī nāk ļoti daudz prakses. Reāla metode ir taisīta pēc pieredzes, ņemot vērā, kāds bijis publiskais un privātais sektors Lielbritānijā un arī Eiropā. Ir reāli izanalizēti tūkstošiem projektu, sponsori, vadītāji, akadēmiskās aprindas arī ir ieguldījuši ļoti daudz laika pašu metodas izveidei un pilnveidošanai. Pēdējos 10 gadus gan šī metode ir atdota privātai uzturēšanai kompānijai Axelos, un mēs KBDA sadarbojamies ar PeopleCert, kas nodrošina certifikāciju. Protams, kā jau es minēju, ka šī metode nāk no prakses, un tā arī atspoguļo faktiski, kas ir bijušas labākās prakses, kas ir labākais izmantots no praktiskās puses, lai varētu vadīt projektus. Tieši 7. versijā daudz vairāk fokus ir pievērsts cilvēkiem, ilgtspējai, kā jau tas mūsdienās ir ļoti svarīgi. Man IT sfērā tas jau ir izsenis, tomēr arī faktiski visās sfērās tagad ir ļoti būtiski ņemt vērā datus un digitālo vidi. IT sfērā ir sevišķi, piemēram, GDPR un citi compliance veida regulējumi ir jāņem vai ārpus. 7. versija piedāvā nedaudz brīvāku ieviešanas metožu izvēli un labāku mācību metodiku. Par katru no šiem nākamajos slaidos. Ja iepriekš Prince2 ļoti fokusējās uz to apli apkārt, procesi, principi, praktika un projekta konteksts, 7. versijā Prince2 ieliek visam centrā cilvēku, kas ir būtisks aspekts jebko apkārt esošo darot. Par ilgtspēju, kā arī tas tagad, protams, ir moderni un arī Eiropas Savienības mērķiem atbilstoši, kaut arī Lielbritānija vairs nav Eiropas Savienībā. Prince2 mērķis ir panākt, lai projekti tomēr ir ilgtspējīgāki, gan to atlasē, gan to piegādes laikā, gan arī paša rezultāta kontekstā. Līdz ar to 7. versijā ir sadaļas, kas fokusējas uz ilgtspējību kā izpildes mērķi un, protams, kontroli. Arī netiek aizmirsta ilgtspējības vadības pieeja tīri
no vadības skatu punkta, lai ne tikai tas iet kā projekta ietvaros, bet arī aiziet uz augšu, uz vadību, kas atrodas virs projekta. Par datiem un digitālo vidi. Mūsdienās tas jau ir normāli. Ņemot vērā, ka Prince2 vēsture ir ļoti sena, Prince2 tomēr saprot, ka datu analīzes digitālās tehnoloģijas ir visur. Līdz ar to patreizajā 7. versijā ir ietverta gan digitālo, gan datu pārvaldības pieeja. Un noteikti tiek izskatīts, tad kādā veidā projektā tiks izmantotas digitālās tehnoloģijas. Ja vēl 6. versijas kontekstā vairākas varēja pieminēt, tad, ja jums ir jautājumi, tad googlējiet, tad mūsdienās, tad, ja jums ir jautājumi, pajautājiet chatbotam. Un mūsdienās tas ir ļoti normāli. Prince2 arī to ņem vērā un saprot, ka tas tā ir, kaut arī tas nav par to, tas vairāk par projektu vadības metodēm. Protams, arī ņemot vērā GDPR, mums minēto un citas regulas ārpus Eiropas, noteikti projekta ietvaros tiek uzsvērts, ka ir jāņem vērā, kā tiks veiktas darbības ar datiem, kas tiks paņemts, kas tiks izmantots un kas notiks pašās beigās ar datiem, kas ir jāņem vērā, ņemot vērā visu, kas notiek apkārt. Par ieviešanas metodu izvēli oriģināli Prince2 cēlās kā lineāra sekvenciāla metode, tā saukt ūdenskrituma metode. Protams, šajā gadsimtā ir normāli pielāgoties arī pie agile kultūras un atbilstošajām metodēm, kas ir kā iteratīvi inkrementālās metodas. Un Prince2 sevi pozicionē, ka to ir iespējams veikt arī hibrīdi. Ka ne tikai oriģināli, kā tas nāk no klasiskas projekta vadības ūdenskritums, bet tomēr sakombinēt kopā un izmantot labāko no tā, kas ir pieejams, praksē balstīts. Par mācību metodiku uz 7. metodi Prince2 krietni vairāk dod savus kaut kādus papildus materiālus, ko ir iespējams apgūt nesteidzīgi savā tempā, ne tikai kursos pēc kursu pabeigšanas. Līdz to more for less. Kursu ietvaros materiāli ir veidot, lai tomēr būtu samazināta kognitīvā slodze kursantiem, vairāk iet fokus uz scenārijiem, kā to pielietot praksē, ne tikai teorijas puse. Integrētie elementi, no kā sastāv Prince2, ir vairāk savā starpā savienoti arī ar piemēriem. Un, ja iepriekš 6. metodē bija minimālās prasības kaut kādiem dokumentiem, kaut kādiem topikiem, kas ir tieši Prince2 ietvaros, 7. versijā tas jau ir brīvāk. Cits uzlabo eksāmena rezultātu, to mēs vēl katra grupā individuāli skatās, tomēr tagad mainījusies diezgan, lai būtu tāda atvērtāka un pieļaujošāka. Par iegūmiem organizācijām tā pozīcija kā Prince2 sevišķi to fokusē, ka tā ir vienota terminu vārnīca un standardizēta pieeja. Kaut arī to vārnīcu Prince2 atļauj tailorēt, pielāgot konkrētiem gadījumiem, lai, ja gadījumā organizācija jau ir sava projektu vadības struktūra, ir iespējams pārizmantot jau esošos, lai nevajadzētu pārveidot būtiski situāciju, kas jau ir organizācijā. Protams, vienot terminu un standardizēta pieeja iedod labāku skaidrību sadarbībā ar klientiem, piegādātājiem un partneriem, lai katram ir skaidra sava loma. Prince2 nespecializējas ne uz vienu konkrētu jomu, viņi ir pielietojami faktiski jebkurā jomā, kur projekts ir pietiekoši liels, vismaz daži mēneši. Kā Prince2 kursos mēs parasti eksperimentus taisam, vismaz kaut kādi
5-6 zīmes, lai tā ir saprotams, kur tad projektu vadības izmaksas ir un kur tad ir speciālistu izmaksas. Fokus Prince 2 tieši organizācijai ir uz efektīvāku augstākās vadības laika izmantošanu. Lai augstākai vadībai nav jāseko līdzi detaļās ikdienas darbam, kas ir projektu vadītāja pienākums, kad augstākā vadība savos konkrētajos checkpointos zina, ko saņems no Prince 2 projektu vadītāju no projekta un kā to atsakot arī ne tikai checkpointos. Protams, tā kā Prince 2 lietotāju skaits ir milzīgs Eiropas ietvaros it sevišķi, ir pieejams arī dažādas internetu vietnes, tas pat chatbotos var pajautāt, atbildes ir pietiekoši labas. Līdz to var uzskatīt, ka ir tas eksperta atbalsta tīkls pieejams ne tikai no BDA puses, kā mēs pasniedzam kursus, un pēc tam varam arī konsultēt pēc vajadzības. Tomēr arī ir pieejams visapkārt. Fokus Prince 2 ir uz mērķa sasniegšanu. Projektam tiek nodefinēts mērķis, tad uz to arī visa darbība tiek vērsta ar visām izmaiņām, kas projektu vadītājiem ir ikdienā un ņemot vērā labāko praksi. Līdz to organizācija arī iegūst to labākās prakses bagāžu līdzi. Protams, arī tā kā bija fokus uz cilvēkiem, Prince 2 palīdz arī gan darbinieku atlasē, darbinieks var parādīt savas spējas ar certifikātu, vai arī organizācija var parādīt, ka jā, mums ir šādas iespējas, gan arī noturēšanā, kaut vai piedāvājot apgūt kursus. Un tas kopsavilkums no Prince 2 ir, ka visa šī metode palīdz organizācijai mācīties, nepārtraukti attīstīties. Jo tas ir standarta dzīves likums, izdzīvot tas nevis, kurš ir stiprākais, bet kurš prot labāk pielāgoties un attīstīties mūsdienās. Par metodas lietotājiem, kursantiem, protams, liels bonus certifikācija, bet es to varu, es to izdarīju. Šī, kā es minēju, ir gandrīz vai kā pavāra grāmata, kas ir lietojama praksē, var paņemt atsevišķas lietas kā checklistus un iet cauri nezināmā situācijā vismaz zināmu checklistu. Projektu vadītāju prasmi pieprasījums, tīri tik, cik es esmu skatījies un piedalījies darba pārunās, vēl joprojām ir ļoti augsts, ir sevišķi zinošiem un spējīgiem projektu vadītājiem. Atsevišķos gadījumos prasa tieši specifisku certifikāciju, tomēr bieži prasa to praktisko sapratni. Prince 2 tieši fokusējas to praktisko līdzi, tas ir labs iegūms. Un, protams, tas, kas ir būtiski un ko es uzsveru kursantiem kursu laikā, ir loma un atbildība skaidrība. Lai ir skaidrs, kur sākās, kur beidzās projektu vadītāja atbildības lauks, un kur projektu vadītājiem ir jāprasa atbildība ne tikai uz leju, bet arī uz augšu. Jo tas arī projektu vadītājiem ir ļoti, ļoti būtiski. Kā PeopleCert saka, 86% no Prince 2 practitioneriem saka, ka tas ir bijis vērtīgs karjerai. Ja es skatos uz studentiem, kas ir bijuši man grupās, lielākā daļa, reāli nospieduši lielākā daļa, prasa tieši to praktisko pusi, ko arī Prince 2 sniedz un ko es arī kursos stāstu, jo man tā pieredze ir par lieliem projektiem, par starptautiskiem projektiem, dažādu kultūru projektiem. Tas ir tā pievienotā vērtība, ko es varu vēl pildināt tieši kursu laiku, kā arī dot iespēju izvērtēt grupu darbā konkrētus scenārijus. Tā kā tas par iegūmiem metodas lietotājiem. No manis viss. Paldies!